Es sveicināts manā otrajā pamācību video. Šoreiz es tev iemācīšu dažas praktiskas lietas Sony Vegasā. Tātad, lai izveidotu jaunu projektu, jeb jaunu video failu, ir jāspiež File New vai Ctrl+N. Tad šeit var izvēlēties jau gatavu template, kas ir dažādām video kvalitātes izšķirtspējām. Pie HDV ļoti labai kvalitātei, HD ir vispār ideālai kvalitātei un 2K, 4K es īsti pat nezinu, kur var tādu izmantot. NTS, CDV ir praktiski parastās standarta opcijas, kuras var izmantot kaut kādiem Counter-Strike mūvikiem maziem, pamācībām un tādām citām lietām. Skaņas kvalitāti šeit var izvēlēties pie Sony Vegas 9, es zinu, ka ir stereo un 5.1 sursounds, kas ir 5 stumbas, dažāda tumbas un bass. Tad ir, kas mums vēl ir, kaut kāda vēl sūda, es pat īsti nezinu. Visu šo te, tad es samerīju, ko es nepildu cietu krekotajam Sony Vegasam. Un audio CD, ja tev ir savai filmai kaut kāda dziesma, kuru tu izmanto no kaut kāda CD, tad tev vajadzētu ievadīt produkta kodu. Bet, tas tālāk, ja tu to video gribi kaut kur notirgot. Tālāk tev mēs varam izvēlēties atķiksēt šo, mēs visus jaunos projektus, kurus atvērsim, veidosies pēc šiem standartiem. Nu, šo netaisu pagaidām neatķiksēju, jo man tas nav vajadzīgs, katru reizi izmainu priekš savu video, savus settingus. Tātad spiežam OK, atvērs jauns projekts. Un, lai ievietotu video treku, jeb vietu, kur ir dažādos video filmas likt un editot, ir jāuzklikšķina uz šī te tukšā lauka labai spēles taustiņš un insert video track. Tātad, ievietojot video track, mēs varam ievietot tur dažādas video failus vai arī tekstus, bildes un viss, kas tiek attēlots tavā video, efekts arī. Un, lai ievietotu audio tracku, ir arī jāspiež labai spēles taustiņš un insert audio track. Zem viņa ir izveidojis otrais audio tracks, kur varam ievietot savus mūzikas failus, kurus arī editot tur. Pieņemsim, kā var pats praktiskākā un būtiskākā lieta, ko Sony Vegas atbalsta, ir ievietot tekstu. Jāspiež labai spēles taustiņš uz vēlamā tracka, kur vēlies ievietot viņu. Jāspiež insert tekstu mēdīja. Ievietojam tekstu un rekur mums preview logā parādās teksts, kā viņš izskatīsies mūsu video. Un mēs varam šeit viņu editot. Viņš palielināšu, īsti nevar tā. Šeit varam izmainīt, pieņemsim, uzrakstīsim mans pirmais video. Nomainām fontu, savu vēlamo. Samanīšu Bring the Hero, kas man ļoti patīk. Uzlikšu 60 punktu lielumu. Un tā video, tad te placementā var nomainīt tā atrašanās vietu, kur atradīsies video laikā. Vēlams pāris virkņām līnijām nevilkt, bet, tas arī nav aizliegts. Mēģināsim, es novietošu viņu kaut kur te, vidēji. Tā, te var nomainīt pie proprietīs teksta koloru, vai krāsu. Mēs gribētu uzlikt kaut kādu dzeltenu mazliet oranžāku. Tādu, apmēram. Un pie background koloru var ievietot tā fona krāsu. Pieņemsim, es gribētu ievietot mazliet gaišāku par melnu. Apmēram tā kaut kā. Pie teksta propaitiem var
var reditot trackingu, kas ir attālums starp burtiem. Es likšu uz 1, kas ir standarts, un scalings, kas ir attālums, lielums, attālums, kā to nosaukt savam tekstam. Es likšu 1. Leadings atkal ir var mainīt atstarpes lielumu tekstam starp vārdiem, starp kā enteriem. Es likšu standartu 1. Pie efektiem var ielikt draw outline, kas ir Photoshopā arī pamanīta lieta. Baltus, piemēram, var ielikt. Te var mainīt visus tos uzstādījumus. Palielināšu pišķiņu. Pišķiņu tā, lai redz, kā izskatās. Tā, pišķiņu kaut kā tā. Apmēram tā. Tas arī būtu viss ar tekstu, pirmie iespaidi. Un mūzikas failus arī var ievietot, lai ievietotu dažu citu mēdīju, ievietot mūsu projektā, mēs spiežam failu, import un mēdīja. Te var ievietot daudz dažādas iespējas, bet es izmantoju parasti mēdīju. Izvēlēšos savu mūzikas failu kaut kādu. Pieņemsim uz ātro kaut kādu šādu te Hackney Mexican Radio. Mēs spiežam open, kur mums parādās pie projekta mēdīja mūsu dziesma, un lai viņu ieliktu mūsu audio trackā, mums vienkārši jāievelk fails viņš iekšā. Ievelkam iekšā un te pavelkam, un lai pavilktu video tracka ilgumu palielināt, jo pieņemsim, es tagad novietošu viņu te kaut kur, palaižot video. Redz, video, tas teksts nebūs visu laiku. Un lai viņu palielinātu, ir kā jāspiež šeit, kad parādās šādu bultiņu pie labās malas. Un viņš mazliet jāpavelk. Cik tur vēlies. Es pieņemsim, par 35 sekundēm vēlos, lai viņš ir garāks. Bet redzi, te arī, kad tu liksi efektus, pamanīs tādu kļūdu, ka video teksts ir pats veidots tikai 5 sekundžu garš. Liekot efektus, tev radīsies problēmas, kad efekti visu laiku atkārtosies. Visu laiku šis video atkārtosies ik pēc 5 sekundēm. Tādēļ, lai to mainītu, es esmu palielinājis 35 sekundēm, tātad kopā 35 plus 5, man ir 40 sekundes. Es uzrakšu 40 sekundes, aiztais ciet, un lūk, man viss izlīdzinās. Man būs 40 sekundžu garš video, kurš neatkārtosies, kad veidos efektus. Tas laikam arī būtu viss. Tad nākamajā video mēģināšu kaut ko mazliet pastāstīt vairāk par efektiem, to veidošanu. Paldies!